Labdien! Šodien taisīsim taro prognozīti 2024. gadam strēlniekiem. Tātad šis mums ir garais gads. Tātad, kā es jau visos video minēju, tas būs tā kā karmiskais gads. Katram nāks pēc nopelniem. Ja esam bijuši pozitīvi, neesam darījuši kādam pāri, tad būs viss kārtībā. Ja tomēr esam sagrēkojušies, tad šis būs tas gads, kad viss mums nāks atpakaļ. Un arī šogad viss, kas tiks sastrādāts ar plusiņu vai mīnusiņu, arī šogad atgriezīsies. Tātad šo video skatāmies pēc saules, tas ir pēc jūsu dzimšanas zodiakālās zīmes. Ja kāds nezin, tad droši paskatās internetā, kurai zodiakālai zīmē jūs piederat. Tātad, un šo taro izklājumu mēs taisīsim pamatojoties uz 12 astroloģiskām mājām vai 12 dzīves sfērām. Nu, ko sākam? Pirmā māja, otrā māja, trešā māja, ceturtā māja, piektā māja un sestā māja. Tā septītā, astotā, devītā, 10., 11. un 12. Nu, ko sākam? Pirmā māja, tā esmu es, mana personība, mans raksturs, mans izskats. Nu, šeit mēs redzam, kad ir 9 kausi un cilvēks ir strēlnieki jau šogad tā kā sāks gadu un turpinās uz nots, kad viņi ir ar sevi un savām emocijām ļoti apmierināti. Viņiem arī, kā redzam, palīgos nāks Jupiters attiecībā uz sevi, tad līdz ar to būs visas iespējas, ja arī kaut ko gribās šogad mainīt un vēl liekas, ka kaut kas ir jāmaina sevī vai savā izskatā vai izturēšanās, tad šogad ir tāds pozitīvs gads arī visu mainīt, tā kā visas vēlēšanās tiks piepildīts, realizēt kaut kādi lielie sapņi, notikumi, tāds optimisms būs, pozitīvisms. Otrā māja mums ir ienākumi, mana nauda, mani īpašumi. Un šeit mums tā kā ir zobenu dūzis. Un zobenu dūzis mums norāda uz to, ka attiecībā uz naudas lietām strēlnieki šogad ies uz pārmaiņām, bet tās būs pārmaiņas tā kā no augstākiem spēkiem, un tas būs tāds tā kā saucamais sitiens pa dibenu, ka mums ir jākustās, kaut kas jādara, kaut kas jāmaina šajā sfērā. Bet tajā pašā laikā tas tāds labs sākums un ja gribam, piemēram, mainīt darbu vai gribam vairāk nopelnīt, tad ir jāskatās tajā virzienā, kas ir mūsu profesionālā, nu kā teikt, iespējas profesionālās, un tad būs arī tā kā panākumi un varēs arī, nu būs tāds gribaspēks, mērķtiecība, jo tā kā moto ir šai kārtī, kad nekas nenotiek tāpat vien. Tālūk, nākamā māja mums ir parāda brāļus, māsas, kaimiņus, īslaicīgus ceļojumus, sakarus, transporta līdzekļus, un šeit mums ir zižļu dūzis. Un zižļu dūzis nozīmē tādu arī maksimumu, jeb augstāko spēku atbalstu, tāds radošs potenciāls, radošums, atjautība, entuziasms, sekmes, veiksmes.
tāds visāds var, kā teikt, pat varētu teikt, kad tulkojam attiecībā pret mājām, tad arī varētu teikt, ka, ja jūs gribat arī redzēt, kas liekam kopā ar otro naudas kārti, tad varam iziet apmācības, jeb īsos kursus paņemt, un pēc šo apmācības beigām ir iespēja pat pelnīt sev līdzekļus, pamatojoties uz šiem iegūtajiem kursiem, vēl kā tieši ieteiks brāļi, māsas vai kaimiņi, kādu ideju pametīs, kādā veidā mēs varam piepelnīties. Nākošā māja mums ir ģimene, dzimta un īpašums, kur mēs dzīvojam. Un šeit mums ir tā kā 6 kausi. Šeit mums tā kārts ir tāda divējāda, jo no vienas puses mums tiks dotas iespējas, bet mums būs pašiem strelniekiem būs grūti izvēlēties, kuru tieši izvēli izdarīt. Tas attieksies gan uz ģimeni, gan, ja gribam mainīt īpašumu vai atkal gribam kaut ko remontēt, būs grūti izdarīt izvēles. It kā patronese ir Venēra, tā kā naudas kārts, bet tā pašā laikā cilvēks pats būs, vai būs dots tāds vairākas iespējas, būs grūti izdarīt šo izvēli. Bet ja izdarīsim pareizo izvēli, visus plus, mīnus saliekot kopā, es domāju, ka Venēra varētu arī palīdzēt šajā jomā. Nākošā mums ir 5. māja, jeb romantika, hobija, viss, kas iet caur sirdi, sports, bērni. Un šeit mums ir vecākais ārkāns mērenība. Un mērenība mums tā kā parāda, ka ir nepieciešama regulēt vēlmes un kaislības, saglabāt harmoniju attiecībās, jo šeit arī 5. mājā mums ir tā saucamās mīlas dēkas, jeb līdz brīdim, kamēr tiek noslēgta laulība. Tātad tolerancija jāievēro, iecietība, vēlme panākt kompromisu, diplomātiju, jābūt tādiem vērstiem uz sadarbību un garīgā transformācija. Nav vajadzīga steiga un vienmēr vajag izvērtēt variantus. Tas attiecās tātad gan uz attiecībām, kas tikko izveidojušās, gan uz bērniem, gan uz hobijiem. Nākošā māja mums ir 6. māja, un tā ir darba māja un veselības māja. Jeb, kā es saku, piespiedu darbs, kur tiešām ir jāstrādā. Un šeit mums izkrīt zobenu divnieks. Un zobenu divnieks mums tā kā liek tā kā iepauzēt, vai cilvēkam atkal tiek dota izvēle, bet ir maz enerģijas attiecībā uz darba jomu. Un šeit ir patrones mēnesis, un tai pašā laikā būs kaut kāds vai emocionālais, tāds panīkums, jo redzam, ka enerģijas ir maz, un cilvēkam ir aiziet acis, un mēs tā kā nezinām, kurā virzienā mums iet vai ko mums darīt. Bet tajā pašā laikā zobenu divnieks parāda tādu gatavību stāties pretīm grūtībām, vai labvēlīgs risinājums sarežģītā situācijā, konfliktā vai nesaskaņās. Tā kā grūtības periods ir aiz muguras, bet ieteikums šai kārtī ir iet uz priekšu. Tātad kaut kādas situācijas, un šeit patronese mums ir šai kārtī mēnesis. Līdz ar to būs tāds emocionālais, tā kā bišķi kaut kas būs saistībā ar darbiņu vai veselību. Tas arī uz veselību, tātad jāatceramies, šeit arī varbūt kaut kādas veselības problēmas, mums jāpieņem kaut kādu lēmumu, kā mums pareizi rīkoties, vai piekrist kaut kādām procedūrām, operācijām, tad varbūt ar cilvēks tiks nostādīts tādā pārdomu, jeb izvēles priekšā. Nākošā māja mums ir partneru māja, tas ir laulības, partneru attiecības un jebkāda veida partnerība. Tas ir gan biznesā, gan darba, ja šeit ir darbs, tad šeit ir darba kolēģi vai jebkurš cilvēks, ko mēs uz ielas satiekam. Un šeit mums ir 6 zīžļi.
Nu, šeit tāda uzvarētāja kārta, un kā mēs redzam, patronēs ir Jupiters, līdz ar to strelniekiem šis būs tāds laurus plūcošs gads, vai tas ir laulības noslēgšana, vai veiksmīgu attiecību nodibināšana, gan privātās, gan biznesa. Nu jā, tāpēc varbūt arī attiecībā, ja mēs liekam šīs kārtas kopā, tad 6. darbs, ja, ka mēs stāvam izvēles priekšā, bet strelnieki izdarīs pareizo izvēli, un tā kā viņiem sekos veiksme, uzvara, nu tāds diezgan, jā, viss tā kā ļoti labi. Nākošā mums ir 7. māja, jeb tā saucamā citu nauda, citu īpašumi, lielie kredīti, tā kā, nu, tāda, kā es saku, depresijas, krīžu māja, un šeit mums ir kārtas taisnīgums. Nu, taisnīgums tas ir tāds konkretizēta kārts, kad viss notiks tā, kā tam ir jānotiek. Nu, kad kā cilvēks ir pelnījis, tā kā pēc zemes un dieva likumiem, tas būs tāds karmiski, ja, piemēram, kaut kas ir sastrādājies, tad, piemēram, vai nu partners var kaut ko mainīt, tas ir gan plusā, gan mīnusā, viss atkarīgs no cilvēka, bet tu šeit akalpos parādās tā kā Venēra, un visvairāk tā kā liktu uzsvaru strelniekiem, tas būs attiecībā pret naudas lietām, vai tās būs partneru naudas, vai kalpot mēs vēlēsimies, ja kredīti, jo mēs liekam kopā 4. māju un 8. ka kaut kādas izvēles mums būs, bet mums ir jābalstās uz likumību, uz godīgumu, uz pareizību, jo tāpat tas notiks, šis jautājums tiks risināti godīgā ceļā. Nākošā mums ir 9. māja, tā ir reliģiskie uzskati, filozofija, ārzemju ceļojumi vai augstākā izglītība. Nu, šeit ir zobeni pāši, tāds jauna enerģija, jaunas iedvesmas. Strelniekiem šogad būs varbūt vēlme kaut ko uzsākt jaunu, būs vajadzības nedaudz, nu, tā kā būt pacietīgiem, jo jaunas idejas, tā kā tāda iedvesma. Gribēsies varbūt doties arī ceļojumos vai iepazīt svešas kultūras, nu tādas jaunas visādas idejas, kas līdz šim varbūt nav realizējušās vai par kurām mēs tā īsti strelnieki nebūs aizdomājušies līdz šim. Nākošā mums ir 10. māja, un tas ir augstākais sasniegums, karjera, mūža profesija, ambīcijas, sociālais stāvoklis. Nu, šeit mums rādās tā kā priesteris, ja? Un šeit arī ir tāds, nu, priesteris ir tāds arī, varētu teikt, atbildība, gudrība, garīgais atbalsts un vadība. Un šeit arī, nu, tāds iekšējais veselums. Un te arī ir tā kā, varētu teikt, tādas tradīcijas, jeb, piemēram, darbs ir saistīts ar valstiskām lietām vai valstiskiem uzņēmumiem, tad šeit ir, nu, tāds viss jānotiek pēc likumu. Un, ja, piemēram, arī, ja mēs esam plānojuši kaut kādu karjeras kāpumu vai algas paaugstinājumu, kas arī šeit izskatās, jo Venēra ir patronēs šeit, tad varētu, ja mēs esam, nu, kā teikt, pelnījuši un mūs ir vadība vai priekšnieki novērtējuši, tad mums ir visas iespējas šogad arī tikt uz paaugstinājumu, gan algas pielikumu, bet viss notiks tā, kā tam ir, nu tā, diezgan strukturēti un tiešām, ja cilvēks ir sevi pierādījis, kad viņš ir to nopelnījis, tad tā arī notiks, jo ir iespēja pakāpties pa karjeras kāpnēm. Tālūk, nākamā māja mums ir 11. Tā ir draugu sapņu vēlēšanās. Nu, šeit mums ir tā kā tas saucamais velns, jeb Saturns, redzam, kad ir patronēs šai kārtī. Un tas ir tāds, tas ir vairāk tā kā kaut kādu izaicinājumu, tā kā kārdinājumu un arī izvēles kārts,
kaut kādas situācijas, vai nu tas ir starp draugiem, ka mēs no draugiem kļūstam par pāri, ja varētu šāda situācija pēc šīs kārtas būt, nu, tāds, kad caur draugiem mēs tā kā iemīlamies vai ar draugiem kaut kādas tādas aizliegtās lietas daram, nu, kaut kas tāds, jo velns mums ir tāds bišķiņ tāds apsēstība ar vāru, ar materiālām lietām, ar kaitīgām vēlmēm, nu, ar tumšajām dabas pusēm, tādas negatīvas emocijas, iznīcība, posts, grūtība, atkarība vēl var būt no citu cilvēku, tā kā gribas, viedokļa, apstākļiem. Nu jā, visu tādu gribu būs strēlniekiem šogad, jā. Tālūks. Un 12. jeb noslēdzošā māja mums ir noslēpuma māja, ierobežotības, slepeno ienaidniekus parāda, dziedniecības spējas, nu tāda transformējoša kārts un transformējoša, ļoti tāda transformējoša kārts, kad mums tāds pārmaiņas dzīvē, garīgā atzimšana, kā teikt, mēs varbūt kaut ko mainīsim savos uzskatos, tādas, vai gribēsies vienkārši sākt kaut ko no baltas lapas, nu, kā teikt, nu, tā kā līdz šim jums tā kā mainīsies zemapziņā tās attieksme pret citiem, vai jūs spēsiet arī sevi mainīt, jo tomēr tas ir Plutons patronēs šai kārtī, un līdz ar to, nu, tāds ir iespējas mainīt, tā kā, nu, jā, kaut kas tāds, nu, jāpiedod citiem arī, ja esam kādam kaut ko nodarījuši, varbūt jāpalūdz ir piedošana, jo, nu, tāda interesanta šitā ir tāda kārtas, kad ir jāstrādā pašiem ar sevi. Tad izvilksim vēl priekš strelniekiem tagad tādu devīzīti, kas 2024. gadā būtu sevī vai jātīst vai jāmaina. Paskatīsimies, ko rādīs šīs orākulu kārtas. Tā, un šeit priekš strelniekiem tad mēs izvelkam tā šādu kārti. Tas ir tāds ceļš uz gaismu, kad es taisu tā kā izvēli kustēties uz priekšu, bet atvērt sevi gaismu soli pa solim, nu tā, kad transformēt manu iekšējo pasauli caur apstākļiem, caur pozitīvismu, caur pieņemšanu, un kad es pieņemu dāvanas un laižu to gaismu no sevis ārā, un arī tāda beznosacījuma mīlestību, tā kā jā, šo gaismu tā tad radu gan no sevis, gan sev apkārt, tā kā strēlnieki. Esam atvērti, un lai veiksmīgs šis 2024. gads!